Labrīt. Labrīt. Paldies tiem, kas ir atnākuši, jo droši vien jāsaka šajā dienā. Nezinu, kā jums, man rīt sākās lēnāk. Tieks man ciet, ka man rīt lēnāk sākties, bet šis rīt sākās vēl lēnāk. Pamostoties, apsūties, kas ir ārā. Bet jau īpaši liels paldies tiešām tiem, kas arī ne tikai pieteicās, bet arī atnāca un ir šeit, un ir laicīgi, un mēs varam laicīgi arī sākt. Es droši vien vēl gribu pateikt arī lielu paldies par telpām, kur mēs šodien arī esam. Mēs esam Mūkslas biznesa centrā Zeis, tieši biroju kompleksā, kas pavisam jauns, un es gan nezinu, vai mēs esam pirmie, kas ir šajās telpās ar konferenci, bet es gribētu domāt, ka mēs esam viena no pirmajiem, kādā ziņā pirmie par nekustamo īpašumu. Mēs esam viennozīmīgi šajās telpās, tā kā paldies liels arī viņiem. Es esmu Ausakis Sarkans. Ceru vēl, ka daļa no jums mani zina. Esmu Stāvīgs investment partneris un nekustamā īpašuma eksperts. Labrīt visiem, es arī no savas puses teikšu lielu labrīt. Mans vārds ir Ilze Kramiņa. Es esmu svētināta advokātu biroja Everšķets Sadara un Titāns, advokāte un partnere. Un kā jūs jau redzējāt ielūgumā, tad arī mūsu birojas kopā ar Stāvīgs ir viens no šīs semināra organizētājiem. Un arī no savas puses es pirmkārt vēlētos teikt lielu paldies jums katram vienam, ka šodien atradāt laiku apmeklēt šo semināru. Un arī jūsu daudzums šodien liecina, ka mēs kaut ko esam izdarījuši pareizi ar tēmas izvēli, par ko mums pašiem prieks, jo redzam, ka interese ir. Un jā, mēs kā Zvērdināta advokātu birojas arī esam patiesībā tāds nekustamā īpašuma entuzistu bariņš mūsu birojā, kas aktīvi strādā nekustamā īpašuma lietām, arī ar ilgtspējas lietām, kolēģi pie lieliem projektiem strādā un pie investīcijām. Un līdz ar to mēs bijām diezgan priecīgi, ka dzīve mūs saved kopā ar Stāvīgs komandu, ar Ausekli un viņa komandu, kur arī ir nekustamā īpašuma entuzisti, un tad jau, protams, nebija citu variantu, kā izvēle par to, ka ir jārīko kopīgs seminārs. Un Ausekli varbūt tu nedaudz ieskicēji par to, kā mēs nonācām līdz šādai semināra tēmai. Jā, protams, mēs vairākas reizes diskutējām, liekot kopā, ko attiecīgi jūs darat, ko mēs darām, kāds ir pieredzes un kas arī tas, kas ir aktuāls tirgu. Mums zīmējas vairāk atslēgas vārdi, kurus mēs tad arī mēģinājām, tur jautājums, cik veiksmīgi, bet manuprāt diezgan veiksmīgi salikt tajā virsrakstā, tieši konferences nosaukumā. Tad viens liels bloks ir ilgtspēja, protams, ka tas, kur iet nekustamais īpašums, īstenībā visa pasaule, tas ir ilgtspējas virziens. Nekustamais īpašums pats par sevi, to iebaldē tāds atslēgas vārds, kas tur ap ko visi iet. Otrā pusē, protams, ir investīcijas, kas nebūtu ir mazāk svarīgas, jo šodien nekustamais īpašums varbūt pat ir vēl būtiskāks kā investīcija kā parasts īpašums. Un tad beigās, protams, veiksmes formula vai stratēģis darbs, izaicinājumi ir daudz, tirgus nav viegls, domāju, lielākā daļa no jums to zina, un tad jau arī meklēsim atbildes, ko šajā tirgu labāk darīt un kā to risināt. Pavisam īsi par šodienas semināru kārtību. Tātad pamatā mēs semināru esam sadalījuši divās daļās. Mēs ļoti ceram un ticam, droši nāciet priekšā pievienoties. Mēs ļoti ceram un ticam, ka lielākā daļa no jums varēs palikt uz abām semināru daļām, jo tās abas solās būtu gana interesantas. Un tātad sāksim mēs, protams, ierasti un obligāti neiztrūkstoši ar Stāvīgs prezentēto tēmu par nekustamā īpašuma tirgus apskatu un aktualitātēm. Tātad būs ļoti interesanta prezentācija, kurā tiks nosakts viss par dažādiem tirgiem un to virzību. Tad tālāk Auseklis pats pastāstīs par veiksmīgām ieguldījumu stratēģijām nekustamajā īpašumā. Hanze Attika Alternative Investments pārstāvs Artūrs stāstīs par nekustamā īpašuma fondiem un vai tie iet augšup, vai tie iet lejup un kā mainās to vērtību konkrētajā situācijā. Un beidzot pirmo daļu pabeigs mūsu kolēģis Kārlis ar ieskatu ilgtspējas jautājumos un nekustamajā īpašumā un kā šīs divas tēmas savstarpēji iedarbojas. Tālāk mēs aicināsim jūs pat uz kafijas pauzi, kur jau arī rīta kafija tika piedāvāta. Un semināra otrajā daļā turpināsim ar Mūkusavas biznesa centra stāstu par šī nekustamā īpašuma, tā skaitā attīstības izaicinājumiem. Ja būs ļoti praktiska un interesanta prezentācija. Tālāk, ka mēs ar manu kolēģi Laimu nedaudz iedziļināsimies zināmos izaicinājumos, kas saistīti ar iestāžu dažādām prasībām pēc privātām investīcijām publiskajā infrastruktūrā. Tālāk kolēģi
stāstīs par finansējumu, piesaist iespējām nekustamā īpašuma projektiem. Un pabeigsim mēs šodienu ar cerams dzīvīgu un interesantu diskusiju tātad par šobrīd esošajiem finansējuma piesaistes izaicinājumiem. Tirgū, kāda neapšaubām ir, es esmu pārliecināta, ka mēs to dzirdēsim, un diskusijā mēs aicinājām piedalīties gan tos, kuri šo finansējumu nodrošina, gan tos, kuriem tas nepieciešams. Tālāk, Ausika, varbūt par dažām no tehniskām lietām. Es noteikti viena no tehniskām lietām, ka mums ir vieta jautājumiem un diskusijām. Principā es aicinātu padomāt par kādu jautājumu pie katra runātāja un arī būt drosmīgiem to uzdot. Mums ir arī beigās laiks jautājumiem un diskusijām, un pēc tam mums ir vēl viens laiks jautājumiem un diskusijām pusdienās. Tā kā tas ir noteikti no tehniskām lietām tādas lielās lietas. Citādi mums ir arī sanācis uztaisīt video ierakstu, redzēsim, kāds viņš būs, un tad izdomāsim, ko mēs viņu darīsim, bet tehniski mums būs video ieraksts. Tas ir vēl viens, es pat nezinu īstenībā, kas vēl. Te ir vairāk mikrofonu, no kuriem runātāji var runāt, ja runātājiem ir interesi, tu var runāt no šī mikrofona, no tā. Kādu no šiem droši vien var iedot auditorijai, kāds būtu jautājumi jautāt, tad nezinu, kā mēs to norganizēsim, skatīsimies pēc. Lai gan akustikai vajadzētu būt labai šādā auditorijā. Skaļā un drošāk tas jautājums jautāt. Tas laikam arī viss, es pat nezinu, kas ir vēl tāds. Jā, tieši tā mēs aicinām tiešām jums būt aktīviem, jo mums, protams, lielākais gandarījums ir no tā, ja izdod šī miedarbība, tad mēs arī redzam, ka jautājumi jums ir aktuāli, droši jautājiet, komentējiet, ja kaut kam nepiekrītat, norādiet uzreiz, jā, arī no tā, ko mēs stāstam, vai jums ir cita pieredze. Mums tas lielākais pienesums visiem, es domāju, ka šodien šeit ir klāt, būtu no tā, ka mēs katrs aizējam ar kādu jaunu atziņu, ar kādu jaunu secinājumu, ar kādu jaunu zināšanu. Tas būtu mūsu lielākais gandarījums kā semināru organizētājiem. Un man liekas, mums pierika kaut kas ar slaido. Es nezinu, cik mums te jautājumi būs, bet attiecīgi atsevišķiem runātājiem ir slaido. Man liekas, ka tas laikam ir lips uz to slaido, ja es nemaldos. Ja kādam ir aktuāli. Kaudze? Tas ir uz programmu. Slaido mums varbūt būs vēlāk. Gaidīsim? Jā, tā būs Linda, arī uzraksts, ka būs slaido jautājumi, viss būs ar kārtībā. Nu, lieliski. Tad jau mēs, principā, ejam jau pie pirmā mūsu runātāja, un, kas saka, sāksim arī konferenci, un tad tas viens no atslēgas vārdiem, kā jau minēju, ir parunāt nekustamā īpašumu. Un tad, lai mēs visi būtu, kaut cik uz vienas lapas, kas mums notiek nekustamā īpašuma tirgū, dzīvojamā fondā, komerci īpašumos, uz kuriem tas viss iet, un tad attiecīgi aicināšu pirmo runātāju Arturu Lazdiņu, stāvēs komercnoliekas vadītāju, uzņēmumu partneri, dot mums ieskatu par aktuālu nekustamā īpašumā. Lūdzu, Arturu. Jā, labrīt. Jā, nekustamā īpašuma nozares pārstāvjiem cilvēki ļoti bieži vien prasa, kas tad ir jauns nekustamā īpašuma tirgu, tāds tendences, jā. Un tad lielākoties mēs parasti bieži vien atbildam, ka viss ir kārtībā, vairāk mazāk tirgus aktīvs, tas notiek. Bet šoreiz ir nedaudz citādāk. Un tā kā es pats arī esmu nekustamā īpašuma aģents, tiesa gan vairāk darbojos ar komerci īpašumiem, bet ikdienā tiekos gan ar nekustamā īpašuma pārdevējiem, pircējiem, nomniekiem un iznomātājiem, tad es domāju, ka es to sajūtu, to noskaņojumu var noķert kāda valda nozarē. Un tā sajūta visos segmentos nav vienādi laba. Un tad, lai varētu runāt par nekustamā īpašumu nozari kā tādu, es aicinātu to neskatīties tā viengabalaini, bet strukturētāk, paskatoties atsevišķi, kas notiek dzīvojamā fondā, un iemetot aci, kas notiek arī ar komerci īpašumiem. Un tieši tā arī mēs šodien par to arī pastīsimies un parunāsim. Runājot par dzīvojamo fondu, mēs nevaram nepieskarties, lai saprastu to sajūtu, ja? Nevaram nepieskarties sēriju dzīvokļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mums īstenībā ir milzīgs tāds padomju laikā būvēto mājokļu mantojums, un pēc statistikas apmēram 70% cilvēku dzīvo sērijveida mājās. Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka, ja mēs skatāmies Rīgas dzīvokļu pārdošanas darījumus, tad pārliecinoši absolūti puse no darījumiem, dzīvokļu darījumiem, noris tieši ar sērijveida segmentu. Tāpēc, lai mēs saprastu apmēram to vidējo temperatūru, mums ir tomēr jāparunā arī par šo segmentu. Un, ja mēs skatāmies, kas notiek šajā segmentā, tad mēs redzam, ka pēdējā gadā darījumu skaits ir apmēram par 5,6% samazinās, kā arī cenas samazinājums novērojams sērijveida dzīvokļiem
apmēram 7% robežās. Tas nozīmē to, ka, piemēram, dzīvoklis sērija veida mājā šodien maksā par 7% lētāk nekā tas maksāja bērni. Ja, attiecīgi. Un tad ir arī jautājums, kāpēc pazeminās sērija veida dzīvokļiem cenas. Pirmais, mūsuprāt, iemesls varētu būt tas, ka ir Eiribor kāpums, ja, un cilvēki skaidrs, ka šobrīd nevēlas maksāt lielus procentu maksājumus un varbūt atliek šos savus pirkumus. Otrs ir tas, ka energoresursu cenu kāpums un beidīgā pērnās ziemas pieredze ar apkuras izmaksām tādējādi vēlēšanās tikt vaļā no neizmantotajiem dzīvokļiem. Jo noslēpums, ka cilvēkiem dažkārt pieder tikai viens dzīvoklis, bet arī vairāk, ko viņi mēdz izigrēt, cik tur veiksmīgi vai nepārāk veiksmīgi. Tad ir piedāvājuma kāpums. Piedāvājuma kāpums, kas ir sevišķi bija novērojams pirmajā pusgadā, šobrīd mazāk, kad arvien vairāk pārdošanā parādās dzīvokļi tieši sērija veida mājās. Un spirāli veidīgi tad ir tādas pieprasījuma svārstības, lai arī šie dzīvokļi šajā segmentā ir lētāki, tad cilvēki arvien vairāk novērtē tādus energoefektīvus mājokļus. Un trešais, piektais un pēdējais varētu būt tas, ka tas ir tāds, mani var dzirdēt, ja? Es sevi pat, ja? Ka tāds nesakārtos tehniskais stāvoklis, ja? Un lai arī ir atvērta Eiropas fonda programma par energoefektivitāti, ja? Mums šajā virzienā īpaši raiti, teiksim, tā neiet. Ja mēs tā savalkam kopsavilkumu kopā par tiem jaunajiem sērija veida mājām, tad varam secināt to, ka darījumu skaits krītās un arī cenas nedaudz, bet krītās. Tā pavisam lēzeni pāršļūsot pāri uz jaunajiem projektiem, tad arī varam līdzīgi, kā es minēju par sērija veida mājām, ka apmēram 50% darījumu notiek sērija veida segmentā, tad jaunajos projektos tas, tā gradācija būtu apmēram trešā daļa no visiem dzīvokļu pārdošanas darījumi notiek jaunajos projektos, un tas sadalījums apmēram būtu, ja mēs skatāmies to tirgu tā kopumā, ja, tad apmēram 60% jaunie projekti mums ir apkaimēs, un 40% apmēram ir centrā. Tas, kas ir novērojams ar jaunajiem projektiem, ir novērojams neliels darījumu skaita kritums, un tas ir saskaņā ar jaunu Arko real estate pētījumu arī. Tas, ko viņi ir izanalizējuši, kad apmēram 8% robežās ir darījumu skaita kritums, bet kas nav novērots cenu samazinājums. Ja, un jautājums, ja darījumu skaits krītās, kāpēc netiek samazinātas cenas? Šeit klātesošie nekustībuši attīstītājs nodarbojas ar jauniem projektu attīstību, varēs vairāk, iespējams, precīzāk nokomentēt, bet tas, kā mums liekas, ir tas, ka šogad nekustamību īpašumu attīstītāji nedaudz nogaida, kamēr tirgus atveseļosies, un pēc tam varēs pārdot dzīvokļus, ja ne par augstāku, tad par prasīto cenu. Jauno projektu segmentā visu laiku novērojams tāds neliels deficīts, ja, kā rezultātā nav iespēja samazināt, nav iemesla samazināt cenu tam, kam tādos standarta apstākļos ir tāpat konstants pieprasījums. Un jaunās projekta cenas arī īstenībā nav tā krasi kāpušas, lai mākslīgi uzskrūvētas, kā rezultātā tā būtu iemesls kaut kur krasi krist uz leju. Protams, arī salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, mēs esam tādi iecinēji dzīvokļu skaita un būvniecības un cenu ziņā. Protams, arī, kas nav mazsvarīgi, būvniecības izmaksas ir augšas un nav indikācija, ka tās tuvākajā laikā kļūtu arī zemākas. Un šobrīd, ja mēs skatāmies uz to saucamo stoku, to piedāvājumu, tad pagaidī šobrīd pārdošanā ir pabeigti apmēram nepilni 5500 dzīvokļi, kas pēdējā gada laikā ir tas lielākais stoks, kas mums ir pieejams. Un tad tā kopsavilkumā ņemot, ja, tad par jauniem projektiem, tad darījumu skaita kritums novērojams, bet cenas vairāk un mazāk paliek tādā pašā līmenī un īpaši attīstītāji nesteidz tās samazināt. Kā mēs redzam, tad darījumu skaits nekrītās, ko cilvēki dara. Cilvēki būs netik daudz iegādāties, bet varbūt arī turpināt vai uzsākt īrēt. Un tas, ko mēs esam novērojuši, ka īres tirgu ir stabils pieprasījums pēc kvalitatīviem mājokļiem, ar uzsvaru uz kvalitatīviem. Un vēl kas ir redzams, ka īres maksājuma tāda augšu pejoša tendence. Tas, ko mēs esam apskatījušies, varbūt tuvāk tās īres maksas arī, un salīdz tāda īres gradācija, un to redzēt, ka tā lielākā gradācija tieši ir jauniem projektiem, bet tas iemesls tāpēc, ka ir tie saucamie vecie jaunie projekti, kas ir
kas ir būvēti 2000 gadu sākumā, kur tās īres maksas zemāks, un attiecīgi ir arī mūsu jaunāki projekti. Un tāds jaunums, nosacīti jaunums, kas varētu būt tas jauno projektu prime segments, kurā arī JITS ir paziņojis, ka viņš iet iekšā šajā segmentā, būvējot īres namus ar kvadrātmetru cenu vidēji 18–20 eiro kvadrātmetrā. Nu, par īres maksām, kā es minēju, augšpējošas tendence, un īres maksas, īres tirgus ir vidēji tāds, teiksim, tāds aktīvs, ar īres, tāds stabils, es teiktu. Nu, tas tā pavisam īsā ieskatā noķerot tādu sajūtu, kas notiek dzīvojumā fondā, tad vēlreiz sērija dzīvokļu darījumi krītās, cenas daudz krītās, jaunais projekts darījumi krītās, cenas vairāk ar mazāk tā uz vietas attīstītāji nesteidz tās samazināt, un īres tirgu diezgan tāds, es teiktu, aktīvs tirgu šobrīd. Tad tā lēnām mēs pārējot no īres maksām uz nomas maksām, respektīvi uz komerc īpašumu. Runājot par komerc īpašumu, mēs nevaram nerunāt par biroja telpām. Kāpēc? Tāpēc, ka, es domāju, ka visi braucot par Rīgu ļoti labi šobrīd var novērot, kā mūsu Rīga attīstās, kā mainās. Ja? Rīga kļūst modernāka, stiklaināka varbūt vietām, mūsdienīgāka, ja mēs piedzīvojam tādu diezgan lielu biroja ēku būvniecības būmu, es teiktu, pēdējo 20 gadu laikā. Un, ja mēs paskatāmies uz šī brīža to biroja ēku stoku, to apjomu piedāvājumu, kas mums ir, tad apmēram 68% mums ir ēkas, kas ir vecākas par 10 gadiem, un 32% ir jaunāki. Bet man ir prieks par to, ka šobrīd, ņemot vērā šo, kā es minēju, tādu nelielo būvniecības būmu tieši biroja ēku segmentā, nu, tad šis pīrāks, ja, šī proporcija nedaudz arī pamainīsies. Jā, nu, kā jūs minējat, tas būvniecības būms, tas, ko mēs arī šobrīd arī piedzīvojam, un kolēģis veic tādu apkopojumu tiešām biroja ēkām virs 4000 kvadrātmetru, kas nodotas tiks vai tika nodotas eksploatācijā 2 gadu griezumā, un mēs redzam, ka apmēram 200,000 kvadrātmetru nāk iekšā, vai jau pamazām nāk iekšā ienākši nekustamā īpašuma tirgu. Un, ja mēs skatāmies tām lielajām ēkām, tad tās ir apmēram 10 jaunas ēkas, un viena ir renovēta, kas ir Valdemāra biroja. Un tā biroja telpu tirgus situācija ir apmēram, var labi dzirdēt, ja? Tā biroja telpu tirgus situācija vairāk mazāk ir jau ilgu laiku apmēram tāda pat, kā te redzams, tad mums ir A klasē mums ir viszemākās nomas maksas, arī B klasē mums ir viszemākās nomas maksas. Brīvo telpu īpatsvars mums ir visaugstākais, un tas ir loģiski, jo mums šobrīd vienkārši ļoti daudz nāk iekšā biroja telpu apjoms nāk iekšā tirgu. Arī B klasē brīvo telpu īpatsvars ir visaugstākais, par to es parunāšu nedaudz vēlāk. Nu, skaidrs, ka mums arī ir telpu apjoms šobrīd ir mazākais starp Baltijas valstīm reģionā, bet, nu, kā es minēju, mēs būvējamies aktīvi, un tur tā situācija arī mainīsies. Izdomātā platība pa klasēm šeit ļoti interesanti, kolēģis arī izpētījis, kāds ir tas saucamais tas take-ups, kā šie, nu, kur vairāk cilvēku nomā tās telpas, kur tas tirgus ir aktīvāks, ja? Un 53% ir A klase, un 35% ir B klase, pavisam maz ir B2, kas ir vēl lētāka līmeņa biroja. Aktivitāte biroja telpu tirgu. Es tā nedaudz apkopoju tādu kopsavilkumu, ja, tad darījuma aktivitāte ir vidēji augstnos darījumos kā klases birojiem, un var novērot, kā klases ēkas tiek aktīvi iznomātas būvniecības stadijā. Te mums tādi spilti piemēri ir Elemental Skanse, Verde, New Hanze, kas jau, teiksim, būvniecības stadijā vai precīzāk sakot, kamēr ēka vēl nebija nodota eksploatācijā, tiek iznomāts apmēram 50–70% robežās. Un tad jautājums, kas tad ir tie nomnieki, kas nomā šīs telpas. Ir tie, viena kategorija tie vietējie nomnieki, ja, kas pārvācās no B klases birojiem aiziet uz A klases birojiem, ar domu tādu, ka Covid laikā mēs bijām pieraduši vairāk mazāk strādāt hibrīdā, un tagad ir nomnieki, kuri saprot, ka viņi jau tās telpas samazinā, ja, un pāriet varbūt uz mazāku platību, bet pāriet jau uz kvalitatīvāku ēku, energoefektīvāku ēku, modernāku, mūsdienīgāku ēku, tādējādi nodrošināt labākas darba apstākļus saviem kolēģiem.
Un vēl kas ir interesanti, ka to gan jūs esat pētījis, ka 1/3 daļa no jaunajiem biroja telpu nomniekiem ir tieši coworkings. Ja, un arī tas, ko mēs redzam, ja mēs skatāmies tagad jaunās biroja ēkas, tad praktiski katrā jaunajā biroja ēkā ir kāds coworkings. Par B-klasu runājot, B-klasu biroja telpām, sevišķi tām ēkām, kas ir būvēts ar 2000. gadu, kļūst arvien grūtāk piesaistīt nomniekus, un tas tā arī ir. Un, ja B-klases biroja ēka atbrīvojas apmēram 300-500 kvadrātmetri, tad atrast nomnieku šādām platībām var būt tiešām izaicinoši un ļoti laika ietilpīgi. Un tas tiešām tā ir. Es varu padalīties arī ar savu pieredzi. Mēs esam ekskluzīvie sadarbības partneri, izdomātāji biroja ēkai Riverside Office, kas atrodas tepat pāri Daugavai, ar skaistiem skatiem, ar liftiem, un kas tik tur nekas nav, ļoti skaisti renovēta ēka. Ēku bijām izdomājuši apmēram 95% apmērā. Un pavisam nesen notika tāda neliela nomnieku rotācija, mums nokritās aizpildījums zem 90%. Un pateikšu godīgi, šobrīd, ja aiziet no B klases 300 uz augšu kvadrātmetru nomniekus, tad ir diezgan grūti un laikietilpīgi atrast to nomnieku vietā. Šobrīd galīgi nav tas laiks, ka nomnieks par skrienu pusoli pakaļ gribētām starpīt nomaslīgumu, ka tiešām pie tā ir jāpiestrādā. Līdz ar to, tad arī jautājums, ko darīt šiem B klases telpu izdomātājiem. Un, manuprāt, viņiem ir jākļūst fleksibliem vai fleksiblākiem, rodot iespēju telpas pārplānot, piedāvājot mazāk izmēru birojus. Ir jāsaprot, ka viņu piedāvājums B-klases biroja ēkā kļūst mazāk konkurētspējīgs, un tāpēc jārod iespēju piedāvāt nomniekiem tāds gala produkts vai pielāgotas telpas vai atsveicinātas telpas. Ļoti iespējams, es piekrītu, tas ir kolēģis viedoklis, ka jāsamazina prasītā nolūksmaksa 1–2 eiro kvadrātmetru līmenī. Es varētu tam piekrist, tas tā arī varētu būt. Es domāju, ka līdz tam mēs arī nonāksim. Ar laiku iespējams jāizvērt ēkas izmantošanas veida maiņu pārvoja, piemēram, tās par dzīvokļu mājām, bet šeit es vairāk domāju C klasi un vēl tādas zemākas kvalitātes ēkas. Un pēdējais variants pārplānojot telpas, pielāgot tās medicīnas iestāžu, izglītības iestāžu tam līdzīgām vajadzībām. Te tā doma ir tāda, ka ļoti iespējams mēs nonāksim līdz tam, kādas ēkas mums būs iespējams jāveido tāds kā klasters, vienā ēkā veidojot, klīniku, vai vienā ēkā veidojot, piemēram, izglītības iestādi, vai, bērndārza, augšā skola un tam līdzīgi. Tādējādi kaut kādā veidā atdzīvinot konkrēto ēku. Un es atceros arī pirms vairākiem gadiem, man arī, tad, kad sākās šī biroja ēku būvniecība, Rīgā arī man cilvēki arī prasīja, ka, kas tad notiek, kas tad tās visas ēkas būvēs, un arī tad jau es arī teicu, ka neuztraucieties par to, kas notiks ar to A klasi, vairāk mums jāsāk domāt, kas notiks ar tiem B klases birojiem, un ar šo arī mēs redzam, ka pamazām kļūst ar vienu izaicinošām to nomnieku piesaisti. Tātad par birojiem vēlreiz, tad A klasē ir vidēji aktīvs, pateikt diezgan aktīvi ir, viss tā teikt notiek, ja? Un B klasē ir nedaudz grūtāk izaicinošāk, bet jāliek lietā radošanas un domāju, tas būs kārtībā. Industriālais nekustamais īpašums, šis ir viss stabilākais segments, pārliecinoši stabilākais segments, kāpēc? Tāpēc, ka ir diezgan stabils pieprasījums jau vairākus gadus, un arī tad piedāvājuma pusē mūsu attīstītāji rūpējas par to, ka lai būtu tas piedāvājums, tad piedāvājums pieprasījums satiktos. Ja mēs paskatāmies tīri uz tabulām un cipariem, tad mēs redzam, ka līdzīgi kā biroja telpu tirgu arī industriālā telpu segmentā mums ir viszemākā nomas maksa reģionā. Brīvo telpu īpatsvars ir 3%. Attiecīgi, kā mēs arī varam redzēt, tad telpu apjoms pamazām mums arī palielinās. Piče un Sirin, jā. Tie ir principā divi attīstītāji šobrīd, kas tā ļoti aktīvi attīsta mums nekustamo īpašumu, industriālu nekustamo īpašumu segmentu, un kas vairāk abi divi tieši bāzējās lidostā. Un, ja mēs skatāmies tieši par lidostas apkārtni, tad arī Sirins bija tas, kas pirms kādu laiku nāca klajā ar paziņojumu, ka apbūvēs apmēram 180,000 kvadrātmetru lielas platības lidostas apkārtnē. Un tas pirmais projekts no Sirina ir Grīņš ielā 5, Kārļa Ulmanis Gatas malā. Šeit ir būvēta noliktavas ēka 26,000 kvadrātmetru platībā. Man prieks ir par to, ka viņš ir atvēlējis arī daļu stock office segmentam šajā vietā. Un apmēram šāds tas projekts izskatās, vakar tieši projekts garā, viss tur notiek. Ja mēs paskatāmies lidostas apkārtnē, tad, kā es minēju, Piče un Sirin, teicu arī es ar tādiem
apļiem iezīmējas starpnieks aplis apmēram tur, kur bāzēsies serīts, tas 180,000. Un zilie aplieši, tās ir pišas krāsas, tur jau ir vai būs attiecīgi industriālie objekti, kas ir no piča attīstītāji. Tātad, ja mēs braucam uz lidostu, labajā pusē serīts, kreisajā pusē piča. Un saskaitot kopā pičas Green parku, lidostas parku, Mārtas parku un Ulmaņu parku, tur kopā veidojās, ja viss izdosies kā plānots, ap 234,000, un tad tādā pārskatāmā nākotnē, ja vajag attīstītājiem viss sanāks kā plānojas, tad būs pāri par 400,000 kvadrātmetru industriālu platību, tā kā bāzēsies tajā lidostas apkārtnē. Secinājumi par visu to, ko es stāstījums. Skaidrs, ka rūgtās zāles cīņā ar inflāciju, Eiribor likmes paaugstināšana ir stabilizējas nekustamību. Tas vienkārši tā ir. Darījuma skaits saskaņā ar Zemesgrāmatas datiem šī gada pirmajos 10 mēnešos ir krities, gan Rīgas rajonā, gan Rīgā. Tirgus ir kļuvis lēnāks, stagnējušāks, to es tā ļoti izjūtu. Ir kļuvis ilgāks lēmumu pieņemšanas laiks, to es arī ikdienā ar cilvēkiem tiekoties un mēģinot tos darījumus aizvest līdz loģiskam gala rezultātam arī ļoti izjūta. Un šobrīd ir absolūts pircēja nomnieku tirgus, ka toni nosaka noteikums pie gala diktē pircējs vai nomnieks. Tā kā apmēram mūsuprāt šobrīd izskatās nekustamā īpašuma tirgus, un lai arī nozare pēdējo 2-3 gadu laikā ir saņēmusi dažādas triecienus, man ir prieks, ka mēs esam vairāk un mazāk spējuši nostāties uz kājām un ar staltu muguru skatīties uz priekšu. Tad tos ir jums novēlu pozitīvu skatu un darbojamies tālāk. Tas arī viss nav. Paldies! Artūram par ļoti interesantu stāstu par nekustamā īpašuma ieskatu. Ja kādi jautājumi mums ir, pavisam laiks vienam jautājumu laiks, varbūt 2. Ja jautājumi nav, tad man ir viens jautājums Artūram, tad sākos aiziet. Man ir jautājums par citu, par ilgspējas, tad diezgan laikam sapratu, bet otrs par finansēšanu. Tavs tāds novērojums, likums pieaugušas, nav noslēpums, ja paņemšu tieši par komercīpašumu. Kāds ir efekts, vai tu redz to efektu jau tagad? Runā, ka darījumi nenotiek, tur visi par darījumiem? Par darījumiem un tieši par finansēšanu saistītiem darījumiem, ar kredītu saistītiem darījumiem. Jā, tas, ko es esmu novērojis savā ikdienā, savā praksē, ka tas atkal man dzirdēt. Es novērojos to, ka tas ļoti ietekmē, kā es iepriekš arī tur minēju, tas tirgus ir stabilizējis. Man tā sajūta šobrīd arī tāda, ka šobrīd ir tas laiks, kad mēs arī varam redzēt, cik Mums ir tur neliela tehniski, kāds nianses. Es mēģināšu tur tehniski cilvēku tur operēt dažādiem mikrofoniem, bet jūs man arī kaut kā dodat atgriezenisko saiti, kādā brīdī raustās, man liekas, stāvot tālāk, raustās mazāk. Es mēģināšu no otras puses, varbūt nemaz neraustīsies. Tas, ko es stāstīšu par ieguldījumu stratēģijām, par savu skatu, iespējams kādu gājienu ar zirdziņu. Un daļai jau arī Arturs iesistēja, man liekas, mums arī būs vēl vēlāk. Tas viens, kas, manuprāt, ir būtisks, tas ir par makroekonomikas izaicinājumiem, kuri mums šobrīd. Daudz par to nestāstīšu. Domāju, ka visi mēs to zinām. Tas ir inflācija un Eiribors, vai drīzāk inflācija dēļ, kā mums ir Eiribor pieaugums. Pāris interesanti gan slaidi. Jā, tur mums inflācija sasniedz savu maksimumu, un kas gan ir būtiski paskatīties, to laikam man ir kaut kāds var rādīt, nevar rādīt.
bet tas mums sākās 22. gada sākums. Savukārt šis procentu likums, kas šeit ir Eiribors, mums sāk pieaugt nedaudz vēlāk, 22. gada vidus, un tad varētu, protams, domāt, vai nav tā, ka mums tās likums pieaug tur pusgadu par vēlu, iespējams, ka jā, iespējams, ka nē. Un kur mēs esam tagad, ja zināt, mēs esam 4%, Eiribors 6 mēneši, asties atpakaļ, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. No šī slaida es ceru, ka mums saprotam, ka tas maz nav tik daudz, mēs esam bijuši augstāk, vesels 2 reizes, un arī, kas no šī ir būtiski, kas mums gaida tālāk, ja mēs pieņemam, ka mums ir 6 mēnešu aizskavas starp inflācijas pieaugumu un Eiribor pieaugumu, varam domāt, varbūt ir 6 mēnešu aizskavas starp inflācijas kritumu un Eiribor kritumu, iespējams gan lēnāk. Šobrīd inflācija ir sasniegusi kaut kāds, man liekas, 3-4% Latvijā, kas ir ļoti, ļoti jau normalizējusies, un Eiribors pamazām sāk iet uz leju. Te ir no Svetbanka novembra vidus viņu tādu prognoze, ko viņi tur skatījās no nākotnes šiem future darījumiem, kur tas Eiribors krītās uz 2,8, bet tur būtiski to laika grafiku pastiecas 2 gados. Un tad varētu teikt, ka mēs 2 gados esam atpakaļ tur, kur mēs bijām 23. gada īstenībā sākumā. Un vai tas ir tas, ko jūs gribējāt redzēt no šīs slaidas, pieļauju varbūt, ka nē, bet tā ir tā jaunā realitāte, ar ko ir jārēķinās. Un visticamāk, tas izstāsta kaut kā šādi, tāds 2,5% apmēram līnija novilta, kas tur varētu būt tāds Eiribor vidējais, un tad diez vai mēs tur baigi zamāk par to nokritīsim. Ja jūs šo vizuāli pieliekat šeit klāt, jūs rodat šo lēzeni, noliecās, bet 2 gados, un 2 gadi, ja jūs skaties to grafiku, tas ir diezgan daudz, tas ir kaut kas līdzīgs kā šeit. Ja? Tā kā 2000. gadu sākumā tāds lēzena kustība uz leju. Un kas no tā? Kāpēc tas ir būtiski? Un kāpēc mums par to ir jādomā? Tas ir fiksēji. Tāpēc, kad Eiribors ietekmē mums gan tirgu, gan ekonomiku, gan cikliskumu, tad viens ir tāda bilde, mums ir ekonomika, un mums ir cikli, vai mums ir segmenti, 4 segmenti, un ja mēs domājam, kur mēs esam, tad, protams, vienmēr ir teikt, kur mēs esam, nedaudz ir bailīgi, ja nedaudz ir jābūt uzmanīgam. Labi, ka es neesmu banķieris, es varu savas domas brīvāk teikt. Kaut kur mēs esam šeit, manuprāt, ja mēs esam vai nu lejupslīdē, vai nu tālāk, kur šis likums pieaug, ir grūti saņemt kredītu, un es saprotu, mēs arī par to šodien runāsim īpaši jau panelī, kas ir tieši šis otrs aspekts. Skaidrs, ka kredīts ir dārgs, bet cik viegls vai grūts šis kredīts, cik viegls saņemt. Nu, un atmaksas spiediens pieaug, tas droši vien ir skaidrs. Varbūt mēs esam arī pat šeit. Vai esam kaut kur pa vidu starp šiem 2 punktiem, ja, kas ir recesija, kas jau ir tāda stipri negatīvāka lieta, kur šīs procentu likmes mums vēsturiski ap recesiju mums ir maksimālā procentu likme. Tur mēs ejam atpakaļ pie tiem slaidiem, mēs saprotam, ka maksimālā procentu likme mums īstenībā ir šodien. Un aizdošana ir apgrūtināta vai visgrūtākā, kāda tā varētu būt, kredīta atmaksas spiediens maksimāls. Grūti laiki, ciem vārdiem sakot, ja šodienai ziema ir atnākusi, ja mēs varētu tālēn izteikties. Pēc tam nāk atvesļošanās likmēm samazinoties, nu, protams, jau izaugsme. Ja? Un šo izaugsmes pusi bieži vien pavada tiešām, kad procentu likme samazinās vai ir negatīvs, kas var izcilt. Ja? Tur vēl viens varbūt par ekonomiku, bet, man liekas, pēdējās slaids. Ko mēs redzam? Mēs tieši to paši redzam. Mēs te vairāk to pirmo līniju koprodukts, arī novembra vidus Svetbanka prognoze, 23. gads, mīnus 0,4. Mīnus 0,4 principā nozīmē, ka mēs esam šeit. Jau tagad. Un tad ejot vēl tālāk, protams, tas arī ietekmē īpašumu tirgu. Īpašumu tirgu tā ietekme ir interesanta un pieļauju, ka lielā mērā jau aprunāt, viss ir vienos pikseļos. Nu, lūk, es mazāk ekrānu tā prezentāciju taisīt. Viena lieta ir par mājokļu pieejamību, par ko arī Arturs ieskicēja, kas, protams, ir diezgan skaidrs, kad Eiribors tiešā veidā samazina mājokļu pieejamību. Tur mēs esam, principā, varētu teikt, maksimālais Eiribors sagiet ar minimālo pieejamību, tas ir plus mīnus tagad, pēc tam atkal mēs sāk uzlaboties, algas pieaug, un tāds, kā šādi 1% Eiribor pieaugums, tur 10% pieejamības kritums. Nosacīta labā ziņa šim stāstam ir, ka mēs jau esam visticamāk ļoti tūtam apakšā. Ja, tur nav vairs baigi kur krist, jo tā kā no otras puses, ka mums Eiribors samazinās,
tad mums atkal būs tāds pozitīvs pienesums tirgumu. Attiecīgi, mums šī pieejamība pieaugs. Ar pieejamību mēs abos divos šajos te grafikos varam, protams, arī domāt spiediens uz cenām. Neobligāti vēl cenas, bet spiediens uz cenām un spiediens uz darījumu daudzumu. Samazinās cenas, samazinās darījumu daudzums, pieaug darījumu daudzums, pieaug cenas. Sapratāt apmēram, kurā brīdī mums tas gaida. Un otrs, kas ir par komercobjektiem, tas ir komercobjektu ienesīgums, yields angliski, nomas ienesīgums gadā, varbūt latviski būtu pareizāk teikt, kas ar to notiek un kā tur ir tā ekspektācija, jo nav jau noslēpums, un arī es ceru, ka mēs par to arī tālāk runāsim šodien, citi runātāji gan runās, kur pieaugot šīm naudas cenai, pieaugot kredīta izmaksai, un skaidrs, ka tiem ienesīgumiem būtu arī jāpieaug. Ja, šodienas apstākļos ar 4% Eiriboru, pirkt komercobjektu ar 4% ienesīgums ir pa Vāciju, un tur bezjēdzīgi tas kļūst, ja tur ir jāpieaug, un tas pieaugums ir, bet tāds lēzens. Tad ļoti interesants grafiks no Newsec bija pārskata, kur tad viņi lika šo te prognozi un lika šos te aspektus kopā, kas ir aizņemšanās likme, tad ir, kas ir centrālās bankas likme, kas ir oranžo centrālās banka ar zilo, tā ir plus fiksētā likme kopējais kredīts, un ar to rozganīgo ir prime yields, jeb šo A klases objektu ienesīgums. Skaidrs, ka tas ir par Skandināviju, kur tie ienesīgumi tur ir kaut kādi 3,5%, bet mazāk būtiski par to, vairāk par to, kas tur notiek pašās beigās. Ja, kad ir ar aizskavi, un aizskavi tur ir pusgads, varbūt arī varētu teikt, varbūt 9 mēneši, tiem ienesīgumiem ir jāpieaug. Un, ja var redzēt, tur Eiribors pieaug kaut 4, tad tas ienesīgums, jeb yields, tur pieaug pa pusotru. Es esmu šādi nopuļos, varbūt nav precīzi, un kāds tur varētu rēķināt un teikt, ka tas nav pareizi, bet pēc būtības Eiribor pieauguma jāietekmē ienesīguma pieaugums ar aizskaru, līdzīgi kā ziemā tirgū. Un tas pats, kas mums gaida uz priekšu pēc tam tālāk. Šim gan ir būtiskāk tā aizskavs, ticamāk, lielāk nekā ziemā tirgū, ja var redzēt, ja, tā kā tam ienesīgumam vēl ir jāpieaug uz priekšu, ja, protams, būtu darījumi, kas to arī attiecīgi parādītu. Ja, jo nav noslēpums, ka darījumi ļoti maz. Komercobjekti netiek pārdot īpaši daudz, mēs tirgu to tik daudz neredzam. Tad ko darīt? Kā to visu likt kopā un kā izdarīt to gājienu ar zirdziņu, ja vispār ir gājienu ar zirdziņu pieejami? Arturs arī pareizi minēja, ir izteikts pircēju tirgus, cik mēs ļoti esam tai pircēju tirgu uz šī grafiku, un paņemt cēnus uz tā grafiku. Tas vēl varētu diskutēt, bet mēs esam kaut kur šeit, visticamāk. Un, manuprāt, ko darīt, un, protams, šis ir jau tāds brīvs viedoklis, ir, ja objekts ir, un objektu ir grūti sāk palikt pārdot vai realizēt, tad iespējams jau jāsāk domāt par tā pārveidu par naudas plūsmas objektu. Ja objekts ir tāds, kas ir daļai attīstīts un attīstāms vairāk, tad iespējams jāattīst tālāk, īpaši ar mērķi, tad viņi pārdot kaut kur šeit. Protams, var sākt domāt par iegādi, bet jāpatur prātā, ka finansēšana kļūst grūtāka, līdz ar to tā iegāde, kā šeit tā tālāk, iet kopā vai no ar savu finansējumu, vai ar investoru, vai es nosaucu par radošu finansējumu. Es ļoti ceru, ka mēs par radošu finansējumu šodien arī dzirdēsim. Tur varbūt arī visādi pūļu finansējumu, alternatīvu finansējumu, kaut kas tāds, kas ir iespējams ar šādā situācijā palīdzēt, jo kredītam vajadzētu tehniski būt grūtākam. Nu, tad, protams, tur, kur mēs esam dziļākajā punktā, un, ja varam, tad izvairīties no pārdošanas, un jau tad pēc tam gaidīt šo brīdi, un kas, droši vien mēs esam pēc 2 gadiem tur, kur tad varētu sākt domāt par pārdošanu, par reinvestēšanu, un tad tur attiecīgi peļņas maksimizēšanu. Tas attiecīgi būtu tas, kā es mēģinātu norientēties no tāda makro skata un saprast, ko darīt, un paturēt prātā, ka mēs esam kaut kur starp šiem 2 punktiem. Un tā kā varbūt kādā atsevišķā īpašuma segmentā nē, varbūt pa jauniem projektiem varētu diskutēt, ka nē, bet vismaz pēc ekonomikas mēs tā kā sanākam šeit tā vai šādi. Nu, lūk, jā, tad ir šādi, kas varbūt iet daļai pretēji tam, kā gribētos justies, ka šobrīd ir ziema, viss ir slikti, ir recesija, ko darīt, neko nedarīt, tad nē, leģendārais grafiks, tur mēs esam apakšā, tad, protams, tas ir brīdis, kad ir laiks investēt, un tas ir brīdis, kad ir laiks domāt, laiks attīstīt, laiks risināt, jo tās iespējas teorētiski ir vairāk, teorētiski objekti ir vairāk, kurus tur nopirkt, teorētiski ir kaut kas, ko darīt. Un, protams, otrs aspekts, ko darīt,
ir jau individuāli tāda stratēģija, domāju, kādu bildu uzlikt šādu. Te ir stāsts par risku un ienesīgumu, meklēju to, kā to parādīt. Mēs noņēmām nost, bet tur bija tāds tā kā slēdzes, kur mēs tā kā pārslēdzam, vai mēs esam tur par bailēm, vai mēs esam par pēļņu, lai neteikt cits vārds. Un tas ir arī tas, kas ir šajā brīdī ir jādomā. Skaidrs, ka riski ir pieauguši, un ar to tā riska daļa ir kļuvusi tāda izaicinošāka, un nevienmēr tā ienesīguma vai tā pēļņas daļa, ja mēs skatāmies tieši šodien, to risku atspēko. Ja, un tad mēs viņu varam likt uz grafika, grafikiem vairāk viss. Un kas ir būtiski, viens ir šāds, kad īres nomas nav vienmēr drošāk, kā jau minēju, grūti laiki, jo objekti var pārtaisīt vai īres nomas ieņēmumiem, ja var dabūt stabilus nomnieks. Ļoti iespējams, tā ir laba lieta, ko darīt, īpaši šobrīd. Mēs dabūnām naudu, mums nav jādomā, vai mēs varam pārdot, cik mēs varam pārdot, mēs to pārdošanas lēmumu atliekam uz labākiem laikiem. Attīstīšanas ieņēmumi būs grūtāk. Par šo Arturs jau iesacēna, es zinu, ka otrs Arturs vēl vairāk runās par objektu izvēli, par dzīvojamais fonds vai komerci īpašumi. To komerci īpašums var dažādos veidos izdalīt, bet dzīvojamais fonds, kā likums, ir drošāks, daudz drošāks, īpaši īres tirgus šobrīd. Un skatoties tālāk par objektu veidu, es pieļauju, ka šobrīd mums vēl būs, bet laikam jau daļai arī bija. Viss, kas ir jauns, viss, kas ir tālāk, ir energoefektīvs, ilgspējīgs, tad visam būtu jābūt drošam un zemu risku, ar iespējams labu kredītu, bet visticamāk ir zemāk ienesīgumu nekā tie nedrošie BC klase vai tur visādi attīstības stratēģijas un projekti. Un tad jau visu beigās, kāda dabūt to naudu atpakaļ, un te es arī vēlreiz varbūt tādu jautājumu, tādu āķi metu pēc tam tur tālāk, tiem, kas runās par to finansējumu, meklēt tos radošos finansējumus, kas visticamāk ir uz šādu grafiku arī var tikt uzlikt, un tad kā investoram esot, vai tam, kurš iegulda, tad arī domāt, kādu naudu es gribu saņemt, cik es viņu gribu fiksētu vai garantētu, cik es viņu gribu mainīgu, un tad loģiski saprotot, ka mainīga nauda ir riskanta, un ko varbūt vēl pielikt klāt mainīga nauda mainīgos apstākļos vai riskantos apstākļos, un tad ir vēl riskantāka. Tas iedomājieties tā riska esot šodien, viņi tur iet uz priekšu, iespējams tālāk. Un beigās, attiecīgi, ko tad darīt vēl no tāda laika aspekta vai iesaistes līmeņa, tad, kad ir īpašums, un tad, kad mēs domājam par investīciju īpašumā, tas ir ļoti daudz, ko mēs varam darīt. Sākšu no augšpuses, jo tas ir varbūt vairāk, kur es ikdienā strādāju, tas ir savs īpašums, savu īpašumu iegāni, tā īra, noma, attīstīšana, bet tas prasa pārstāvis vairāk kapitāla, vairāk laika un vairāk iesaist. Tas ir visgrūtākais, tā varētu teikt. Tad ejot nākamo līmeni, iespējams ir kādi gatavi produkti, fondi, pietiekoši daudz fondi arī tagad ir Latvijā parādījušies, viens no tiem Hanzi Adika arī runās pēc brīža, ja, kur jau šis viss samazinās, var ar mazāku naudas apjomu, mazāk iesaist. Un tad apakšā es noliku, vēl varētu diskutēt, kur tā iesaista mainās puļu finansējumā vai fondos, bet ja pēc tā kapitāla salikt, tad ir šis mikroinvestīcijas vai mazās investīcijas, kuras var iet, un tur tā robeža jau nav tik definēta, ja tie varbūt arī 10 000. Vajag fiksētos, jo... jā, attiecīgi tas ir tas, un tad pavisam ātri mēs tā fikseļai bildē pāriesim pāri, un tad tas, kas vismazāk fikseļai. Tiesa mēs. Dzīvē ar mazāk pikseļiem kā bildēs, esam īsti saliktie slaidi par mums, ko mēs darām, mēs palīdzam tad saprast, kam, tur īpašniekiem, investoriem, attīstītājiem, ko darīt ar īpašumu, ko darīt ar naudu, ko darīt ar kapitālu, un mēģināt visos šajos grūtajos laikos, šiem te grafikiem, īstenībā pēc būtības, norientēties un saprast, ko darīt. Tā. Es nezinu, vai es pats sev jautāšu jautājumu, bet ja jūs kāds pēdējais jautājums būs priecīgs, ja nebūs. Paldies jums. Ausi, man ir jautājums par īres tirgu. Viss tā kā skatās optimistiski, bet vai tas ir pamatot? Tiešām tas īres tirgus, tas ir vairāk tā reklāma, vai tomēr tā ir īstenība? Jo es dažreiz skatos uz jaunas celtajām īres mājām, es tagad bišķi izaicinu, ja? Viņas, kad no rīta brauc garām, tur arī diezgan daudz tumšu logu un tā. Kā tur ir īsti? Tur ir dažādi. Tur ir daudz lietas, grafikos nav uzlikšu, ko vienkārši tam stāv fonā kaut kas cits, kaut kas uzlikšu. Attiecīgi, tur ir diezgan dažādi. Ja mēs skatāmies uz Eiropu, Eiropā īra ir
klasisks produkts, īpaši pilsētas centrā, labos rajonos, un tur neviens nepērk, visi īrē. Un mums tur tieši otrādi, mums visi dzīvo mikrorajonos, un tur neviens neīrē, visi savā. Tā, ja mēs tā skatāmies, tad trendam būtu jābūt, kad īrē ir jāpieaug. Otrs, Eiribors, kas man te bija iepriekš, manuprāt, Eiribors perfekti pamato īri, ja jau nopirkt daudz dārgāk, un vajadzētu būt arī grūtāk dabūt to kredītu, vispār tehniski nopirkt, bet izīrēt tur papildus 200 eiro, piemēram, mēnesī, nu kas tas īstenībā ir? Tas nav nekas neizdarāms, ja tas ir izdarāms. Tas ir tā kā otrs, un trešais, es domāju, ka līdzīgi jau, ko Arturs minēja tiem komercobjektiem. Tas jau tirgus tāda mainība, nāk iekšā jauns produkts, viņš jau spiež ārā netik daudz to citu jauno, tas īstenībā to, kas ir tajā apakšgalā. Un mēs vēl tādu transformāciju, manuprāt, neesam redzējuši, bet ja mēs tā hop, un pēkšņi mums būtu ļoti daudz jaunu uzbūvētas mājas, nu tad tieši tās vecās mājas droši vien ciešas vairāk. Tā kā tur būs tad pustukši, tie mikrorēni, būs tāds, sāks uz poku pilsētām palikt. Bet tas, kas ir jauns projekts, jaunā vietā, labā vietā, nu, viņam vajadzētu aizpildīt. Nu, vajadzētu aizpildīt. Man šķiet, agrāk vai vēlāk jautājums par to, kā. Cits jautājums par cenu, protams. Un par cenu. Nu, tur pie vienas cenas tas nenotiek, bet pie vienas cenas tas notiek. Jā. Paldies. Uzvērtu. Par to cenu bija, manuprāt, ļoti labs komentārs, jo teorijā tai cenai vajadzētu celties uz augšu, ja, dzīvojumā segmentām šiem te īres dzīvokļiem, jo cilvēkiem tātad ir grūtāk nopirkt, Eiribor turās un tā tālāk, bet mēs jau zinām, kā ir komerc segmentā, kad Latvijā ir vislētākās nomas cenas, un pavisam līdzīgi var sanākt dzīvojumā sektorā, teorētiski uzceļās īres mājas un vajadzētu maksāt dārgāk īres, bet saglabājas tas pats, kā mums salīdzinoši ar Igauniju un Lietuvu, ja? Tur nomas cenas katru gadu kāpj uz augšu un ir lielākas un pamato šo te uzceltu objektu ienesīgumu. Savukārt Latvijā nomas cenas A klasē kā stagnē, tā stagnē. Ceļ vienu māju pēc otras, ja līdz ar to arī īres tirgu viņus var neizpildīties šīs te cerības. Kāds tavas domas? Man ir daudz domas. Lielāko daļu savām domām atstāšu kafijas pauzē, bet īsās domas es ielikšu iekšā. Es ceru, ka Arturs mums tālāk arī papilnās šo te stāstu. Es teiktu par un ap ienesīgumu, tur daudz kas būs, ja man godīgi jājautā vai jāatbild. Un es uz kuras skaitos tā kā jaunā projektā, normālā jaunā projektā, labā vietā īres dzīvoklis, tas tā kā ir zelta standarts drošības ziņā nekustamā īpašumā. Tā kā nav nekas drošāks par to. Tā vismaz teorija saka un arī praksē tā būtu jābūt. Un jautājums, cik ir zelta standarta ienesīgums Latvijā? Kur ir tas ienesīguma absolūtā grīda? Skandināvijā, teikt kaut kādā 3%, bet reāli tiek kaut 2%. Stokholmā. Tā kā tas ienesīgums ir ļoti, ļoti zems, jo tas ir super drošs produkts. Ne šodien pie šī Eiribora, bet tur mainoties tam tirgumu, visticamāk, ir tie jaunie projekti, ko 4%, 5% ienesīgumi droši vien. Kaut kur tur tas cipars ir. Un tad, kad liek to matemātiku kopā, tad tie paši tur 11 eiro, 14 eiro par kvadrātmetru dod tos procentus pat pie augstām pārdošanas cenām vai realizācijas cenām. Tā kā tā matemātika veidojās, tad, ja mēs tajā vienādojumā ieliekam iekšā, ka tur jābūt 4,5% ienesīgi. Varbūt 5. Ja mēs sagaidām, tur būs 7 vai tu nezinu vairāk, tad tā matemātika neiet kopā. Un droši vien, ka es tā skatos, ko tā ilgākā termiņā tās īres pieaug, viņām būs jāpieaug, bet tikpat labi paralēli tam iestas ienesīguma kritums. Un tad tā matemātika balansēs. Galvenais saprast, ka jaunā projektā īres dzīvoklis, tas ir tas visdrošākais, zelta standarts. Bet zelta standartām ar zemo risku nevar iet kopā milzīgs ienesīgums. Tas nav tā ir. Paldies. Labi, mums tālāk ir pārstāvs no Hanseatic Investīciju fonda, Arturs Niezis, attiecīgi ar prezentāciju. Tur izskaies no tā mikrofona. Man te raustījās, tad ir. Nē. Tālāk, es laiku tāpēc, ka tur pārļā, jā. Dažādi kombinācijas. Ja tu gribi, mēs no šeit, vai konkurents, jā? Tavs izvēles, tavs risks.
šito. Tad turpinām ar ieguldījumu iespējām nekustamā īpašuma fondos. Vispirms, ejiet uz priekšu. Tad vispirms, kas ir Hanseatic? Hanseatic ir Latvijas bankā reģistrēts fondu pārvaldnieks, kas ir reģistrējis Latvijā pirmo īres dzīvokļu fondu. Lai runātu vispār par ieguldījumu fondiem, jāpieskarās kaut kādām pamatlietām, lai varētu objektīvi salīdzināt fondus, to ienesīgumus un risku. Uzsekls jau ieskicēja, kad ir ļoti dažādas riska stratēģijas, un pamatā mēs varam izdalīt dzīvojamo segmentu, birojus, tirzniecību un industriālo segmentu, kur, kā jau iepriekš tika minēts, dzīvojamā segmentā mums ir viszemākais risks, jo tā ir cilvēka pamatvajadzība. Attiecīgi mums ir krietni mazāks jūtīgums pret ekonomikas lejupslīdēm. Tālāk jau mums ir, protams, biroji, kas ir vidējs vai augsts risks, jo šeit mums ir cikliskais jūtīgums pret ekonomikas cikliskumu un attiecīgi platību pieaugums. Un tāpat mums ir arī izaicinājumi tādi, kā strādā no mājām un citām tendencēm. Tad, protams, tirzniecība un industriālais segments, kas arī ir vidējs vai augsts risks, jo šeit ir atkarība no patērētāju tēriņiem, kas samazinās ekonomikas lejupslīdes laikā. Un, protams, ir arī tirzniecība izaicinājumi no tiešsaites tirzniecības. Līdzīgi mēs varam izdalīt arī ieguldījumu stratēģiju risku. Proti, mums ir pamata, ir core stratēģija, pievienotās vērtības, oportunistiskā stratēģija. Šeit pamata stratēģija, protams, ir ar viszemāko risku, jo tiek ieguldīts jau gatavos kvalitīvos īpašumos un tiek pēc tam tālāk iznomāts šīs platības kvalitīviem virniekiem. Tad, protams, ir pievienotās vērtības stratēģija, kas jau ir vidēja riska stratēģija, kad nāk papildus riski, kā renovācijas izmaksas, projektu pārvaldības problēmas. Un tad, protams, mums ir visaugstākā riska stratēģija, jeb oportunistiskā stratēģija, kur jau nāk vēl papildus riski saistībā ar būvniecību, kavējumiem, izmaksu pārsniegšanu un, protams, arī ar finansējumu risku projektu darbības laikā. Ja mēs paskatāmies, kā tad ir gājis nekustamā īpašuma fondiem Eiropā pēdējā gada laikā, tad, protams, tas galvenais lamuvārds ir procentu likmes, to ietekme uz fondiem principā ir redzama pilnīgi visos segmentos, bet visvairāk to var sajust tieši komercplatībās. Tāpat, principā, var jau lēnām sākt runāt par šīs problēmas dziļumu un kā tas atstās ietekmi uz banku sektoru. Ja mēs paskatāmies, kā tad ir gājis Baltijas nekustamā īpašuma fondiem, tad mēs redzam diezgan būtisku vērtības kritumu, sākot no -20% līdz pat 70%, kā tas ir Baltic Horizon fonda gadījumā, kamēr Eiropā šis kritums ir bijis aptuveni -30%. Tāpat arī jāpiemina Baltijas nekustamā īpašuma attīstītāji, proti problēmas ar realizāciju galvenos tirgos un, principā, šim brīdim nepiemērots parādu līmenis, kas liek, principā, atsevišķiem attīstītājiem jau domāt par kaut kādām piespiedu pārdošanām, ir veicinājis akciju cenu kritumu no -40% līdz pat 80%, kā tas ir Bonavas gadījumā. Tieši tādēļ, kā mēs zinām, katrās problēmās ir arī savas iespējas, un tieši tādēļ mēs esam radījuši jaunu fondu, kas mērķē izmantot šo iespēju un tā teikt, tautas valodā iepirkties uz atlaidēm. Stratēģija ir dzīvojamais nekustamais īpašums. Ir dzīvokļi tātad ar viszemāko core stratēģiju,
ar objektiem, kas ir ilgspējīgi, energoefektīvi un tikai vienīgi Rīgā. Fonda mērķis sākums ir 1.4.24. gads, termiņš 5 gadi, un struktūra būs slēgtais alternatīvais fonds, kurš būs reģistrēts Nasdaq CSD, un kuru pārvaldīs Latvijas bankā reģistrēts fonda pārvaldnieks. Ienesīgu mērķis 90%, 5 gadus vai 7 gadu periodā, un minimālais ieguldījums 20,000. Tad kāpēc ilgspējīgi dzīvokļi? Ja mēs droši vien runājam par ilgspēju un kāda viņa ir ietekme uz dažādiem ekonomikas sektoriem, tad noteikti šī diskusija nav viennozīmīga. Proti, nevienmēr mēs varam redzēt pozitīvu ietekmi no ilgspējas uz ienesīgumu. Tad jāsaka, kad pie nekustamā īpašuma tomēr šeit mēs varam saredzēt, kā mēs varam palielināt ienesīgumu tieši izmantojot ilgspējīgās prasības. Un, protams, kā pirmo jāmin ir zemākas finansēšanas izmaksas ar zaļo kredītu. Proti, ja aktīvi ir atbilstoši Eiropas Savienības taksonomijai, mēs varam kvalificēties lētākam finansējumam, kas uzreiz mums spēj radīt krietni augstāku ienesīgumu. Tāpat arī jāpiemina augstāka īpašuma vērtība nākotnē. Tad, kad fonds veic ieguldījums, tad principā svarīgs ir ne tikai ienesīgums, kāds viņš ir šodien, bet ir jāskatās, kādas tirgus situācija būs brīdī, kad fonds jau pārdos savas investīcijas, ja veiks to saucamo exit. Un tur, ja mēs paskatāmies kādu 2029. gadu, kas ir 1 gads pirms pirmajām Eiropas Savienības ilgspējas mērķa prasībām, kas ir jāizpilda, tad diezgan droši mēs varam teikt, ka tas tirgus būs krietni savādāks, kur īpatsvars ilgspējīgiem kredītiem, ilgspējīgām investīcijām būs krietni lielāks, un šī šķirtne starp to, kas ir ilgspējīgs un kas nav ilgspējīgs, viņa būs ļoti izteikti, kur ilgspējīgiem aktīviem būs augstāks pieprasījums un vērtības savukārt otrā galā būs pilnīgi cita aina. Tāpat, protams, jāpiemir šī energoefektivitāte. Tātad ir jau iepriekšējais gads pierādījis un turpina pierādīt, ka šīs zemākās un stabilākās enerģijas izmaksas ir ļoti pievilcīgas īrniekiem. Un ko tas mums dod? Tas mums dod pirmkārt palielināt dzīvokļu noslogotību un otrkārt palielināt īres ienākumus. Tāpat, protams, šīs visas priekšrocības nav iespējams bez kaut kāda mājas darba. Šobrīd Eiropas Savienība ir diezgan konkrēti noregulējusi, kas tad ir ilgspējīga aktivitāte, kas ir ilgspējīgs aktīvs. Arī fondu pārvaldniekiem ir jāizdara savs mājas darbs, veidojot ilgspējas stratēģijas, integrējot ilgspēju risku vadībā, ieguldījumu procesos. Un šeit ir arī jāmin tāda regula, ko mēs arvien biežāk dzirdēsim, kad mēs runāsim par fondu, proti SFDR, kas ir ilgspējas informācijas atklāšanas regula, un proti 8. un 9. pants, kas tad nosaka, kuri fondi tad ir ilgspējīgi un zaļi, un kuri nav. Un proti 8. pants nosaka prasības tā saucamajiem vieglas zaļajiem fondiem, kamēr 9. pāns nosaka prasības tumši zaļajiem. Un šeit atšķirība ir tieši, cik dziļi fondi ir integrējuši ilgspēju savās procesos. Tātad kopsavilkums, visi nekustamā īpašuma fondi nav vienādi. Fondi atšķirās pēc to ieguldījumu segmentiem un stratēģijām. Līdz ar to tiem ir ļoti dažādi riska profili. Vērtības kritums Baltijas fondiem bijis diezgan ievērojams. Problēmas ir arī atsevišķiem nekustamā īpašuma attīstītājiem, kas rada lēnām spiedienu pārdot aktīvus. Un tieši tādēļ mēs esam radījuši šo jauno fondu ar mērķi iepirkties uz atlaidēm, ieguldot īres dzīvokļos ar zemāku core stratēģiju.
un pelnot ar nākotnē gataviem energoefektīviem nekustamā īpašuma objektiem, kas atbilst visām šīm ilgspējas prasībām un attiecīgi, kuri var gūt tā kā arī labumus visus šos, ko iepriekš minēju. Tas no manas puses arī būs viss. Es aicinu piefiksēt arī mūsu kontakts. Mēs esam atvērti dažādām sadarbības iespējām. Tā kā nāciet ciemos un paldies! Paldies, Artur! Ir kādi jautājumi? Jā, mums atkal ir jautājums. Ļoti labi. Mēs vienkārši arī savā praksē saskaramies ar situācijām, kur klienti ir iegādājuši, par īri atkal, mums tā ir tad aktuāli pēdējā laikā, ar situācijām, kur ir iegādāti šie īres aktīvi, tā kā cerība, ka būs tas kaut vai zemais, bet tas stabilēs, bet tad jau paiet kāds laiks, un klients atkal nāk pie mums un saka, nē, man neiet kopā, mēs gatavojamies pārdot, gatavojot būs pārdošanas, tā kā to juridisko plānu, ja. Šeit mēs arī redzējām Alsa, ko jūs stāstījāt, ka tad ir apmēram 5% pie īres, dzīvojamās īres un tā, un šeit tas fonds tā kā mērķē uz tiem 10%, vai mēs pareizi saprotam, ka tātad tieši caur to zaļo jūs saskatāt to iespēju, caur zaļo to finansējumu, tā kā tos 5% papildus pievienot, un plus, kas ir tie objekti, kurus jūs skatāties šādam fondam? Vai tad tie ir tikai jauno projektu, kā tie energoefektīvie, vai tomēr arī tātad kaut kas no jau esošā vecā stoka, tā teikt? Jā. Jāmin, kad tie minētie procenti, tas ir gan īres nauda, kas ir tīrs naudas plūsma, gan arī kapitāla pieaugums. Tātad, ja mēs skatāmies makrobildu, kas ir iepriekš tika minēta, kur mēs atrodamies pret Baltiju, nerunāsim par Eiropu, attiecīgi par cenām un vispārējo, tad tā mūsu makrobilde ir tāda, ka Latvijā algas turpinās pieaugt. Tas nozīmē, pirmkārt, mums pieaugs arī attiecīgi īres naudas, jo viņš ļoti labi indeksējās pret algas pieaugumu. Otrkārt, arī mēs redzam to, ka šobrīd ļoti iespējams, ka tā piedāvājuma puse piebremzēsies, un līdz ko attiecīgi atkal situācija uzlabosies, tiem objektiem, kas ir kvalitatīvi, būs ļoti liels pieprasījums, jo vienkārši atkal būs līdzīga situācija kā iepriekš, kad piedāvājuma pusē ir iztrūkums. Jo mēs iepriekš arī redzējām, kur lielākā daļa, kur cilvēki dzīvo, un tur bez šaubām tas mainīsies. Ja? Cilvēki vēlēsies uzlabot savu situāciju, un tā konverģence starp Baltiju un Eiropu turpināsies. Līdz ar to kopumā tas ir gan pieaugums, gan situācijas maiņa, kur mēs redzam, kur var arī sagaidīt šo ienesību. Un par tiem objektiem? Objekti, jā, tad principā šeit viss ir pakārtots Eiropas Savienības taksonomijai, kur ir dažādas prasības, bet primāri mūsu gadījumā viena no prasībām tas ir A-klases energoefektivitāte. Tas ir, ja tas izpildās, tad mēs varam to skatīties. Savādāk, principā, tur ir grūti klasificēties. Paldies. Jā, paldies. Ir vēl viens jautājums? Jā, man arī jums. Vai tiks ņemts vērā demografiskais faktors mūsu valstī? Gan pārdošanā, ko tur bija minēts, 1500 dzīvokļi, un jūs tagad domājat, celt jaunas īres nam, demogrāfija mūsu valstī nav spožākā, neiet nekas uz augšu, kas aizpildīs abus tos sektors. Skaidrs, ka ne visi dzīvos jaunos projektos, energoefektīvos, tas ir skaidrs, bet mēs šeit runājam par situāciju, ka tas segments principā ir neeksistē šobrīd Latvijā. Kā tāds. Un pieaugt par 100%, 200%, kaut vai mēs paskatāmies, kas ir tuvāk mums šeit reģionāli, arī, kur arī ir demogrāfijas problēmas. Tad mēs redzam, ka principā no tā zemā līmeņa, kur mēs atrodamies, pieaudzēt šo segmentu nevajadzētu būt problēmas. Protams, mēs nerunāsim, ka tagad visi Latvijas iedzīvotāji dzīvo šādos dzīvokļos, un protams, ka nē, bet kaut kādu īpatsvaru palielinājumu tādā veidā, kad arī šie ieguldījumi ir ienesīgi ar minētajiem procentiem, jā, tas ir iespējams. Jā, tika ņemts vērā noteikti demogrāfija. Demogrāfija, man liekas, -1% apmēram ir gadā, ja es nemaldos Latvijā. Tur Rīga pierīga varētu būt bišķi pozitīvāk. Es teiktu, ka tā atbilde ļoti dalās. Ja mēs runātu par reģionālām pilsētām, viņa grūtāk. Ja izņemot šo subsidēto programmu, ja mēs runājam par tādu Skandināvijas vai Eiropas līmenī lielu pilsētu kā Rīgu,
liela pilsēta. Es domāju, ka tur būs viss kārtībā. Cits vien jautājums ir tieši, Mārturs arī pareizi ieminēja, visi jau nedzīvos, bet, ja mēs pieliekam klāt tos 50 gadus, 30 gadus ilgtermiņā, kas tad būs ar tām pārējām mājām, šeit varētu sēriju veidu mājām, vai viņi visi spēs iziet cauri tādu kapitālo renovācijas ciklu, tā kā labs jautājums. Un ja nespēs, tad es domāju, ka tur būs kaut kāda tukšuma. Bet, kā jau likums, viss ir pieprasījums piedāvājums, ja pa daudz sabos darīt, tas nebūs. Bet vēsturiski mēs vienmēr esam bojuši pa mazus. To vēsturiski šāda problēma, pēc tā, demogrāfiem visam pārējiem nav bijusi. Milzīgs deficīts vēl, kā dzīvokļiem ir. Jā, man liekas, ļoti laba statistika bija Latvijas bankai, ka principā pēdējos 10 gados Latvijā ir uzbūvēta 0,2 kvadrātmetru uz vienu cilvēku, kamēr kaut vai viņā Tallinā 0,5. Tad tas ir gandrīz vai 2,5 reizes vairāk. Tā kā tā problēma ir ielgusi, un ja arī šobrīd kaut kas vēl sabremzējās, tad principā nākotnē, tur mēs varētu redzēt vēl lielāku iztrūkumu. Pēdējais jautājums, lūdzu, Jāni. Pie tā paturpināt to diskusiju, patiesībā to domu, ka ļoti maz Rīgā tādu dzīvokļu, kas atbilst klasē, taksonomijai vai fondam būs daudz, ko vispār pirkt. Es teiktu, ka šeit ir jautājums par cenām. Primāri. Mēs redzam, kad ir attīstītāji, kuriem tā finanšu situācija ir labāka, ir attīstītāji, kuriem viņi ir krietni sliktāki. Tā kā mēs redzam, ka iespējas jau lēnām ir, un es prognozējam, kad arī viņas vēl uzlabosies. It sevišķi šī problēma ir izteiktāk tiem attīstītājiem, kur ir finansējušies ar obligācijām. Jo šeit ir nākošais gads, kad daudziem ir šis tas jāpārfinansē, un, principā ir jautājums, kā un vai viņi to varēs izdarīt, kovenanti, pārkāpumi un attiecīgi spiediens no kreditoriem pārdot. Atsevišķos gadījumos tā jau ir realitāte šodien. Paldies par jautājumiem, un arī piebilst nekāds nav. Paldies, Artur, par stāstījumu, par atbildēm. Un turpināt par ilgspēju, kas īpašumu tirgu ir laikam jau varētu teikt ar katru gadu vien būtiskāka. Un man pašam ir iekšējais jautājums, jo pajautāšu pirms stāstījumu, kad tad ir kritiskais punkts, kad tad ir kaut kas lielais mainās. Un ar to aicināšu nākamo runātāju, Kārli Jakubu Ivānu, Evešats Vitāns juristu, pāri ilgspēju nekustamā īpašumā un tā aktualitātē. Jā, sveiki. Priecājos jūs visus redzēt. Esmu Kārlis Jakubs Ivāns, tieši otrā pusē. No kreisās puses jurists Evešats Vitāns. Un es pastāstīšu, kā ilgspējas prasības ietekmēs nekustamo īpašumu tirgu, tādā vairāk, gribētu teikt, taksonomijas griezumā. Tātad, tiek uz priekšu, uz sāli tikai. Iet pa labi. Nākamajā slaidā būs bultiņa. Nē. Tā, kur arī ir bultiņa. Tātad pēdējo diezgan daudz gadu laikā Eiropas zemes temperatūra ir no 2,04 grādiem palielinājusies līdz 2,10 grādiem pēc Celsija. Varbūt liekas, ka tas ir ļoti, ļoti maz, tie ir 0,06%, bet kopš 1980. gada līdz 2021. gadam tas ir radījis zaudējumus 560 miljardu eiro apmērā, un kopš 2021. gada līdz, ne līdz šim brīdim, bet līdz 2023. gadam 56,6 miljardu eiro apmērā, līdz ar to tie zaudējumi šīs temperatūras pieauguma rezultātā tikai un vienīgi aug. Un tas viss rodās no siltumnīcas gāzēm, un tā 40% no tām rodās no nekustamā īpašuma. Līdz ar to Eiropas Savienība zaļā kursa ietvaros ir izvirzījuši šādus mērķus, kur viens no tiem ir samazināti par 55% līdz 2030. gadam siltumnīcas gāzu emisijas, tā lai 2050. gadā siltumnīcas gāzu emisiju līmenis vispār būtu neto tādā izpratnē, ka nevar pilnībā viņas nebūt, tāpēc ir tas offset, kad jūs
gāzes, kuras jūs nevarat paši samazināt, tad jūs to pašu mazo atlikumu atpērkat, piemēram, iestādāt mežu vai kādā veidā radot labo pienesumu. Eiropieši līdz 2050. gadam būs pilnībā pielāgojušies neizbēgamajām pārmaiņām. Eiropas Savienības dabas kapitāls būs aizsargāts, saglabāts un uzlabots. Iedzīvotāju veselība un labklājība būs pasargāta no vides riskiem un to ietekmes, un pats galvenais, neviena persona vai vieta netiks atstāta novārtā. Un, lai šo sasniegtu, šos mērķus, Eiropas Savienība veic dažādas regulatīvās aktivitātes, un viena no tām ir tāda klasifikācijas sistēma kā Eiropas Savienības taksonomija, kurai principā, lai samazinātu zaļmazgāšanu, lai nodrošinātu, ka tad, kad tiek teikts zaļš, tas patiešām ir zaļš, ir pieņemta šī regula. Turpmāk vēlāks arī nedaudz pasašu, kāds iet kontekstā un kāpēc tas vispār ir svarīgi. Un tad Eiropas taksonomija izvirza šobrīd 6 vides mērķus. 2 vides mērķi ir klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, ilgtspējīga ūdens un jūras resursu izmantošana, pārējais aprits ekonomika, piesārņojuma novēršana un kontrole, un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēma aizsardzība un atjaunošana. Uzreiz jau var teikt, ka attiecībā uz nekustamo īpašumu attīstīšanu, renovāciju un arī dažādām citām aktivitātēm pirmais mērķis būs klimata pārmaiņu mazināšana. Un lai jūs savu renovētā ēka vai jaunbūvētā ēka būtu atbilstoša Eiropas Savienības taksonomijai, nepietiek, ka jūs nodrošināt pilnu atbilstību vienam mērķim, nedrīkst arī nodarīt kaitējumu nevienam no citiem, un vēl ir jānodrošina atbilstību minimālajiem drošības pasākumiem, kas ir vairāk saistīts ar cilvēktiesību aizsardzību, būvējot ēkas, renovējot ēkas un tam līdzīgi. Un vēl ir jānodrošina atbilstību šiem tehniskajiem kritērijiem, kas ļoti cieši iet kontekstā ar vides mērķiem. Tie ir ietverti tādā klimata deleģētajā aktā. Tālāk es īsi pastāstīšu par šiem tehniskajiem kritērijiem, kas izriet no Eiropas Savienības taksonomijas tieši attiecībā uz nekustamo īpašumu. Tad pirmais ir būvniecība. Lai māju jūs varētu kvalificēt kā Eiropas Savienības taksonomija atbilstošu, te ir jābūt A vai A+ energoefektivitātes klasē, ko apliecina šis izsniegtais certifikāts. Te ir atbilstība gan iz nulles enerģijas ēkas kritērijiem, un primārajam neatjaunojamās enerģijas novērtējumam jābūt pa 10% zemākam nekā tas noteikts normatīvajos aktos. Ko šeit vēl svarīgi pieminēt šo izpildot, jūs nodrošināsiet atbilstību pirmajam vides mērķim, tas ir klimata pārmaiņu mazināšana. Bet, kas ir interesanti, nedrīkst arī nodarīt pāri citiem mērķiem, un tāpēc taksonomijā ir noteikts, piemēram, lai jūs nenodarītu pāri ilgtspējīgas ūdens izmantošanai, lai māju kvalificētu kā taksonomijā atbilstoši. Teiksim, ja tas ir industriālais komerc objekts, tad ūdens apjoms, kas iztek no krāna, nedrīkst minūtes laikā pārsniegt 6 litrus. Un vidējais podā noskalojamais ir 3,5 litri. Un tas ir noteikts Eiropas Savienības klimata deleģētajā aktā tieši šie cipari, un tas tiek apliecināts iegādājoties šo preci, saņemot no ražotāja līdztāja certifikātu, ka šāds ir šis patēriņa apjoms. Attiecībā uz renovāciju ēkas atjaunošanu uzskatām par pārbūvu būvniecības likuma izpratnē, un primāriem neatjaunojamās enerģijas novērtējumam jāsamazinās par 30%. Šo arī, cik man zināms, apliecina ar energoefektivitātes certifikātu primāri. Tad attiecībā uz ēku iegādi līdz 2020. gada 31. decembrim tas būs A klases energoefektivitātes certifikāts vai primāriem neatjaunojamās enerģijas novērtējumam jābūt ar top 15 no visām ēkām valstī. Tas, ko mēs esam novērojuši, ka šobrīd tiek izmantoti autumdati, bet nevienam īsti nav zināms, cik ir tas top 15%, kurā ir jābūt, lai būtu tā atbilstība. Mēs ceram, ka drīz būs no valsts iniciatīva, kur tiks izveidot kāda datu bāze. Un pēc 2020. gada 31. decembra ir vienkārši jānodrošina tāda pati atbilstība, kā es iepriekš minēju par jaunajām būvēm. Un tad vēl attiecībā uz nekustamo īpašumu ir dažādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas būtu, teiksim, gaismas, kas paliek tumšāks, kad telpā nav cilvēki, elektroauto uzlādes vietas, saules paneļi uz jumtiem un tam līdzīgi. Bet šādas aktivitātes pašu māju nepadarīs par Eiropas Savienības taksonomiju atbilstošu. Ko tas varētu dot kā labumu, ir tas, ka jūs varēsiet saņemt iespējams labāk, vieglāk pieejamu aizdevumu, lai šīs darbības veikt,
sakot, ka tas ir kapitāla izdevums, kas ir paredzēts Eiropas Savienības taksonomijas aktivitātēm. Tad tas par Eiropas Savienības kritērijiem attiecībā uz nekustamo īpašumu. Nedaudz par LEED un BREEAM es nestāstīšu, kas tie precīzi ir, bet šīs certifikācijas schēmas pat ne BREEAM Excellent vai Outstanding vai LEED Platinum šobrīd nav pilnībā nodrošinājis atbilstību ar Eiropas Savienības taksonomiju. Cik mums ir zināms, viņas abas šīs schēmas veic ļoti aktīvu darbu, lai saņemot certifikāciju. Jūs varētu teikt, jā, mums ir BREEAM Excellent, un tāpēc mēs esam arī Eiropas Savienības taksonomiju atbilstoši, bet šobrīd līdz galam precīzi tā nav. Pat tad, ja tiek izpildīts tas viens no vides mērķiem, bieži ir problēma tieši ar to nenodarīšanu pār citiem mērķiem. Un Ziemeļu investīcija banka norāda, ka principā šie certifikāti izpildītu tās prasības, bet, piemēram, gaisa caurlaidība netiek veikta tā termālā novērtēšana. Un jā, vēl, ja jūs pie vides mērķiem, pie jauna ēkas būvniecības, tās, ko es parādīju, bija galvenās prasības, bet vēl ja ēka pārsniedz 5000 kvadrātmetrus, tad pēc tās pabeigšanas ir jāveic termālā un gaisa testēšana, un ja tu tiek atrastas kādas novirzes, tad tas obligāti ir jāatklāj gan investoriem, gan nomniekiem, gan tiem, kas vēlās iegādāties to mājokli. Tālāk, kāpēc tas viss vispār ir svarīgi un kāpēc, lai gan jūs to darītu? Tātad atsevišķiem finansējuma izsniedzējiem, tos galvenokārt bankām, būs pienākums ziņot par savu kredītu portfeļu atbilstību Eiropas Savienības taksonomijai. Un lielākajām bankām būs jāziņo arī Green Asset Ratio, kas ietvers, cik no viņu aktīviem ir uzskatām par taxonomy eligible. Līdz ar to mēs domājam, ka viņi gribēs uzrādīt pēc iespējas augstāku skaitu, tāpēc viņi gribēs aizvien vairāk finansēt Eiropas Savienības taksonomijai atbilstošus projektus. Un attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem un vēlāk arī mazākiem uzņēmumiem ir korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva, kas liks arī šiem uzņēmumiem ziņot kapitāla izdevumus un operacionālo izdevumu struktūru, cik no tiem ir atbilstoši Eiropas Savienības taksonomijas aktivitātēm, kas ir ietvertas klimata deleģētajā aktā kopā arī ar nekustamo īpašumu. Tālāk, ko mēs redzam attiecībā uz kapitāla plūsmu? Mēs redzam, ka kapitāla tirgus pārorientējās uz ilgspējīgām obligācijām. Es pielicu tādu nedaudz grafiku, kur var redzēt, ka viņš ilgtermiņā aizvien augs, un ir paredzams, ka līdz 2050. gadam jau 50 triljonu ASV dolāru būs izsniegti ilgspējīgās zaļās obligācijas. Kredītiestādes aizvien labāk un dažkārt uz labākiem nosacījumiem izsniedz ilgspējīgu finansējumu būvniecībai un iegādēm. Starptautiskās finanšu institūcijas arī izvēlās ilgspējīgu finansējumu izsniegt. Tas bieži vien ir sasaistīts, proti tas process ir tāds, ka ir Nacionāla banka, kur izlaiž obligācijas vai arī piesaist ieguldījumu no Eiropas restruktūrizācijas bankas, un viņi uzliek savus nosacījumus, ka tam finansējumam, ko jūs izsniedzat tālāk, ir jānodrošina atbilstību noteiktām prasībām, kas tostarp var būt Eiropas Savienības taksonomija. Kā mēs iepriekš jau dzirdējām, arī vietējie fondi izvēlas veikt ieguldījumus ilgspējīgos projektos. Tāpēc, kopumā kapitāla plūsmas vairāk virzās prom no tradicionālā uz ilgspējīgu. Un tāpēc ir paredzams, ka nākotnē finansējums Eiropas Savienības taksonomijas atbilstīgiem projektiem būs vieglāk pieejams un brīvāk pieejams. Savukārt būvniecībai un renovācijai, kas nebūs atbilstoši, varētu būt ne pilnībā nepieejams, bet aizvien grūtāk pieejams. Ko es šeit gribu pateikt, ka nevajag ļaut likmei kalpot kā motivatoram, jābūt kādam cēlākam mērķim, jo kredītisks ir ļoti sarežģīts, un tas šobrīd varbūt bankas un citi finansētāji piedāvā labvēlīgākus nosacījumus zaļiem kredītiem, bet cik mēs esam dzirdējuši, cik mēs esam runājuši, tas nav apsolīts, un visticamāk drīzumā tas varētu arī izlīdzināties. Vienkārši tas kapitāls būs pieejams vieglāk. Un tāpēc to taisot tomēr primārajiem mērķiem vajadzētu būt, rūpēm par vides mērķu sasniegšanas. Bet, ja mēs skatāmies no iegādes puses, nevis no finansēšanas puses, tad jau šobrīd atsevišķas bankas piedāvā kredīts ar būtiski labākām procentu likmēm, ja tas ir Eiropas Savienības taksonomijai atbilstošs mājoklis, un tāda motivācija var mājokļu meklētājs arī nosvērt par labu.
izvēlēties energoefektīvu mājokli, nevis izvēlēties neilgtspējīgu mājokli. Un tāpēc ir paredzams, ka pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem turpinās pieaugt, jo tāds būs pirmkārt nedaudz lētāk iegādāties, otrkārt lētāk uzturēt. Un ko mums rāda nedaudz dati no ASV, ka 3 no 4 līgumiem par telpu nomu no 2023. līdz 2030. gadam būs ietverts ilgtspējas prasības attiecībās izmešu apmēru, un nomnieku pieprasījums arī pēc šīm telpām tikai un vienīgi augs. Mēs šobrīd arī, kā Zvejniecības advokātu birojas, meklējam sev jaunas biroja telpas, un mums ir iekšējas diskusijas, un mums ir ļoti būtiski, lai mēs nodrošinātu augstu energoefektivitāti, tostarp par gaisa kvalitāti un visu pārējo. Un ASV dati rāda, ka līdz 2030. gadam pieprasījums pārsniegs piedāvājumu par 75%, līdz ar to ir prognozējums, ka būs iztrūkums, tāpēc aicinājums ir būvēt mājas, kuras nodrošina atbilstību Eiropas Savienības taksonomijas prasībām. Nav precīzi zināms, cik dārgāk ir uzbūvēt šo māju, kas ir atbilstoši pilnībā Eiropas Savienības taksonomijai, ietverot visas arī certifikācijas, ticamāk arī brīm, bet ir zināms, ka ilgtermiņā viņi izmaksā mazāk, viņai būs lielāks nomnieku pieprasījums, viņai būs ēkai ilgtermiņa vērtība un būs vieglāk un brīvāk piesaistīt finansējumu, lai to vispār būvētu. Tad tāds īsts kopsavilkums varbūt ļoti dramatisks, varbūt nē, bet būvējumi, kas nebūs ES taksonomijā prasībām atbilstoši vai varbūt ne tik konkrēti taksonomijas, bet vispār nebūs ilgtspējīgs, būs grūtāk piesaistīt finansējumu, būs grūtāk atrast nomniekus un viens beigās arī būs grūtāk pārdot hipotekāro kredītņēmēju mājokļus, jo viņi gribēs dzīvot energoefektīvā un ilgtspējīgā dzīvesvietā. Un līdz ar to tā atbildes to jautājumu, ko es uzdevu sākumā, ir, ka ilgtspējas prasības būtiski ietekmēs jau šobrīd ietekmē nekustamo īpašumu tirgu, un varbūt ne tik drīz, varbūt drīzāk, principā izslēgs ne ilgtspējīgas būves no šī tirgus. Liels paldies! Esmu pabeidzis, jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav? Tad Man ir ļoti daudz jautājumu. Pilns ir jautājumiem, bet ja kādam no autorijas vēl jautājums, tad sāksim ar autori. Ir jautājums. Lūdzu. Man ir jautājums varbūt nedaudz plašāk par visu pasauli. Mēs Eiropa un tas kurs uz 2050. gadu ir ļoti pareizs. Nav jautājums par to. Jautājums ir par kopumā Eiropu, cik mēs esam nepilni 500 miljoni, kas patiesībā no pasaules ir salīdzinot ar dzīvokli, tāds mazs priekškantars. Kā ir ar pārējām pasaules daļām, vai arī tur ir šādas iniciatīvas un cik viņas ir striktas, jo, teiksim, labi, Amerika ir diezgan pareizi domājoša, Ķīna vēl kaut ko dara tajā virzienā, bet, teiksim, es domāju, ka Vidusāzijā varētu būt diezgan dziļi violēts uz šitiem jautājumiem. Jā, iespējams pat brūns, bet Eiropa ir noteikti primārā, pēc tam ASV un pēc tam iespējams arī Ķīna par citām valstīm nav dzirdēts tāds izteikts iniciatīvas, bet es domāju, ka gan Eiropas Savienības, gan ASV tāda virsdoma ir tāda, ka mēs skriesim pa priekšu un pārējiem mums nāks līdz. Un tāpēc mēs varētu domāt, ka ja to sāks darīt Eiropa un ASV, tad ilgtermiņā tā sniega bumba aizvelsies arī uz citām valstīm, kur varbūt šobrīd tas nav tik aktuāli. Bet tas ir, kaut kādā mērā tas ir saistīts arī ar labklājības līmeni. Ticamāk, jo ir augstāks labklājības līmenis, jo vairāk mēs domājam par tādām, mēs nedomājam, kur dzīvot, mēs domājam, ka mēs gribam dzīvot ilgtspējīgā un energoefektīvā mājoklī. Vēl kāds? Lūdzu. Tagad šajos apstākļos un tajā normatīvajā mudžiklī, ko tagad nomniekam darīt? Jūsuprāt, teiksim, kad Lietas certifikāts vēl nenozīmē, ka ēka, ar kuru viņš paraksta 5 gadu līgumu, atbildīs taksonomijai, A certifikāts energoefektivitātes ar to nenozīmē. Ko nomnieks darīt šodien? Nomnieks šodien,
Es teiktu, ja ēkai ir A vai A plus energoefektivitātes certifikāts, tas ir jau ļoti labs rādītājs. Un uz to arī vajadzētu skatīties, jo tas ir tāds apliecināms rādītājs. Un vēl, es teiktu, ja tas ir liels nomnieks, iespējams, viņš varētu arī attīstītājiem prasīt, sniegt informāciju par taksonomijas atbilstību. Un vēl tas vairāk šobrīd tā ir, teiksim, lielāka problēma. Nākotnē, kad to prasību uzstādīs finansētāji, tas jau būs pašsaprotamāk, jo te viss sniegs finansējumu ar nosacījumu, kad nodrošina atbilstību, un tad arī to nodrošinās. Bet šobrīd ir nedaudz jāmaldās un jāmēģina iet uz to pašu labāko. Es skatītos, vai ir A vai A plus klases energoefektivitātes certifikāts kā diezgan pietiekama apliecinājuma. Un varbūt to papildināt, ko darīt tiem īpašniekiem, kam ir šis B, C, D klases ēkas, un tad varbūt, lai pieliet vēl grūtāk to jautājumu, kuriem ir kredīts, un viņus tas kredīts pēc 3 gadiem būs, tur beigsies termiņš un jāpārfinansē pēc 5. Vai viņiem iet uz to un tiekties, ka tur obligāti tagad renovēt un kaut ko darīt, vai labāk pārdot, vai izstāties no spēles jau nav variants, ja tur vienkārši zaudējumi. Grūti teikt no tāda biznesa viedokļa, bet tomēr skatoties globālo tendenci, gribētu teikt, ka vispareizāk būtu tomēr renovēt un nodrošināt to pilno atbilstību, jo tas tomēr dos nākotnē ilgtermiņā pienesumu. Bet tiecoties uz to A klasi, vai tomēr saprotu, ka renovācija, tas laikam 30% bija tas, kas jāsaskanies, lai es pareizi sapratu. Es izpildīju to minimumu, lai dabūtu to ķeksīt un palikt tur, vai tomēr iet to ekstra soli, jo renovēt var ļoti dažādi, jo no tāds viegls līdz pat tur pilnai pārdod, viss tā pārdod. Es domāju, arī tas ir jāskatās kontekstā ar kapitāla plūsmām. Ja, teiksim, ja jūs renovēsiet to ēku un tas izpildīsies taksonomijas prasības, jūs varēsiet teikt gan tiem, kas tur ievāksies pēc tam, gan finansētājiem, ka tā būve ir taksonomija atbilstīga. Līdz ar to saņemot arī taksonomijā atbilstīgu finansējumu. Līdz ar to es teiktu, primāri jātiecās pēc tām prasībām, kas visticamāk arī būs iespējams A klase, tad, kad tas tiks noslēgts. Super. Vēl kāds jautājums pēdējais pirms pauzes? Ir daudz ēkas, kas ir vēsturiskajā centrā, kultūras pieminekļu, kultūras vērtība. Kā šīs prasības ies kopā ar to vēsturiskā īpašuma saglabāšanu? Pieļauju, ka vēsturisko īpašumu apdraudēt noteikti nedrīkst. Tas ir pilnīgi skaidrs, kādu risinājumu tur varētu īstenot. Jāņem vērā, ka nekad jau nevarēs visas mājas būt taksonomijā atbilstoši. Tur iespējams jāmeklē citi risinājumi, kas varētu būt tas 4. punkts, varētu ieviest kaut kāds energoefektivitātes šitos pasākums, vai arī veikt kaut kādu iespējams siltinājumu, nezinu, no iekšas, bet vienmēr būs ēkas, kuras tomēr paliks tāds, kāds viņas ir un veido to mūsu pilsētu un mūsu vēsturi. Tas nozīmē, ka tās ēkas potenciāli kļūst kā nekonkurētspējīgas. Negribētos teikt, ka, teiksim, klusā centra ēkas varētu kļūt nekonkurētspējīgas, jo viņām ir citas būtiskas kvalitātes, kas varbūt nav tik ļoti saistītas ar ilgtspēju. Viņas iespējams kļūs dārgākas un viņas iespējams izskatīsies sliktāk tirgū, bet to savu šarmu jau piedod atrašanās vietu un izskats un vēsturiskā noskaņa. Ja vēl papildus var iekomentēt, ka šobrīd Rīgas domē tieši tiek izstrādāts Rīgas vēsturiskā centra jauns plāns, un gan jau kā arī līdz Rīgas pilsētai aiziet šīs zaļās vēsmas, un iespējams, ka tur mēs arī vēl saredzam kādus risinājumus, kas tiek atļauti varbūt vairāk elastīgi, ko ar šīm ēkām varētu izdarīt. Ja? Bet, protams, ka jāskatās, jo Rīgas vēsturiskais centrs ir aizsargāts un šie kultūras pieminekļi aizsargāti, ka tur tas varētu pavisam nebūt tik vienkārši kā ar mazāk vērtīgām mājām un renovāciju. Es drīz pat piebilst, es pat teiktu, tur iespējams pat Eiropas līmenī, tad drīzāk ir jāstāsta tā atbilde, jo Rīga jau nav unikāla. Mēs jau neesam, mēs gribam domāt, ka mēs esam unikāli. Visvairākās ilgenstilmājas, bet mēs neesam unikāli. Eiropā ir daudzās pilsētās šī pati problēma, kur vairāk, kur mazāk, un es domāju, tur ir Eiropas līmeņi, prasās kaut kāda
tad komats visā tajā regulācijā, kad komats, bet ja māja iekrīt tur kā piemineklis, tad viņai vai tur ir zemākas prasības, vai kaut kas tika atvieglos. Šobrīd, protams, tas ir gandrīz neiespējams šo ko izdarīt. Ļoti grūti, ļoti dārgi, tas ir neliels. Paldies, tagad ir laiks kafijai. Protams, 20 minūtes. Tā kā apmēram pēc 20 minūtēm esam laipni 20 minūtes.